STEM izglītība ir mūsu paudzes izglītība. Mēs visi mīlam tehnoloģijas, jo ar tām ir viegli darboties. Taču vai tu zināji, ka STEM arī ar katru dienu attīstās un paliek arvien lielāk? Superīgs piemērs ir ilumetrija monitors, kurš ietver pašus modernākos rīkus priekš jomām, kuras tev noderēs nākotnē. Tāpēc šodien mēs esam atbraukuši ciemos pie STEM vizionāra un roboskolas vadītāja Jāņa, kurš šodien mums pastāstīs, kā tad strādā ilumetrija monitors. Sveiks, Jāni! Sveiks, Emīl! Es ar ilumetriju jau iepazinos Mehatronā, un es ļoti biju pārsteigts. Vai jūs varat pastāstīt vairāk par šo tehnoloģisko brīnumu? Jā, Emīl, Jelgavā mēs ilumetriju izmantojām, lai parādītu, kas tas vispār ir. Un tur bija tehnoloģijas, tur bija motocikli, mēs bijām uzlikuši, kuru tu varēsi izjaukt pa detaļām. Bet ilumetrija piedāvā ne tikai izjaukt motociklu vai vēl kaut ko, var apgūt, piemēram, anatomiju, zobārstiem ļoti ērti paskatīties, kā strādā, piemēram, instrumenti. Jāni, kas vēl nepieciešams, lai izmantotu pilnvērtīgu monitoru? Lai izmantotu šo monitoru, ir nepieciešams tikai galda dators, pele, un vēlams, protams, interneta pieslēgums, bet to arī var ielādēt jau iepriekš sagatavot datorā. Tā kā tas nav tā kā obligāti. Kas ir ļoti labi monitoram, viņu var uzlikt, teiksim, klases telpā, viņus saliek, datorklasē saliekam monitorus, un viņu var izmantot kā standarta monitoru arī, nav obligāti 3D, un izmantot, piemēram, mācību stundām, kur nav nepieciešams 3D vai ilumetrija, viņu izmantot kā standarta monitoru. Nav viņu jāmaina nekur. Ar ko vispār šis monitors ir savādāks no parasta monitora? Es varu paņemt arī vienkārši savu monitoru, pieņemsim no mājām un pieknēkt tās brilles, vai tāds nestrādā? Tā gluži tas nestrādās. Kā šeit redzams, gar šim monitoram ir sensoriņi, kas seko līdzi brillēm. Plus šis monitors arī ir 3D atbalsts viņam. Līdz ar to tās brilles tad arī viņas izceļ to 3D saturu no visām pusēm. Un tie sensoriņi seko līdzi briļu sensoram, un tad, kad tu kusties ar tām brillēm, tad viņš līdz tie. Tātad ekrānā šobrīd mēs redzam ideālu mācību līdzekli priekš zobārstiem, lai viņi saprastu, kā strādā, kā apskatīties, bojātos atrast zobus un tā tālāk. Ja tu uzliksi brilles, tev būs 3D jau tas attēls, un zīmulīti tu paņemsi, un tad tu vari apskatīties, viens ir, tātad ir tev tagad tā kā, es pat nezinu, kā zobārsts to sauc, bet tā kā apskatīties ar šo, un no visām pusēm, ja tu ar brillēm sekot, tad viņš tā kā grozās tev līdzi, jo monitoram sensoriņi seko līdzi tavam briļu sensoram. Un tagad tas ir paņēmis spogulīti, un spogulītī tu redzi atspulgu, kā realitāte arī, kā īsts spogulīts. Oho, diezgan forši reāli var kaut ko pamācīties. Ja grib kāds būt zobārs, tad šitā mums būtu īstā programma. Jā, es godīgi sakot, pats neesmu apskatījies, bet tur var pameklēt, varbūt kādu caurumu var atrast. Šobrīd izskatās, ka tam cilvēkam ir baigi tīri zobi. Viss kārtībā, viņš ir tīrījis zobus, vai ne? Tātad šobrīd tu, Emīl, vari paņemt ar zīmulīti, izvēlēties, attiecīgi šeit ir cilvēka orgāni un ķermeņa daļas. Tu droši vari kaut ko pamēģināt atvērt vaļā un paskatīties, kā tas izskatās. Līdz ar to tu redzi šobrīd, kā sirds pat kustās un darbojās. Un tu viņu vari paņemt, pagrozīt, paskatīties ar brillēm. Tu vari paņemt viņu tā, pagriezt tā kā. Paņem, paturi un griez. Redzi, tu vari visādi vari pagrozīt. Šitā arī var? Jā. Un tu vari apskatīties artērijas no kuras puses, kā notiek. Oho. Un šis priekš medicīnas ir ļoti labs. Es starp citu arī man ļoti interesē medicīna, un es noteikti šitādi izmantotu. Jāni, paldies jums. Es ar katru nodarbību ar jums pārliecinos, ka STEM izglītība ir ļoti svarīga. Jā, mēs zinām, ka skolēni ir ka skolēniem STEM izglītība noteikti patīk un viņi ir ieinteresēti tā mācīties. Līdz ar to, Emīl, es teikšu, tiekamies pie tevis skolā un mācamies STEM.